Labrīt, ar to mums arī rīt sākās šīs dienas ekskursija. Dodamies uz mašīnu, esam sakrāmējušies, ir 6 no rīta. Meitenes ir aizgājuši, dodamies uz mašīnu. Pirmais apmeklējums mums šodien būs dinozauru parks. Esam iebraukuši Lietuvā, pulkstenis ir bez 28, līdz gala mērķim ir palicis 200 km. Nu, ko tu vari pateikt? Tikai braucam, jā. Meitiņa guļ, būs izgulējusies, agri cēlāmies, tā jau paguļ, lai pēc tam var visu dienu skries dinozaurus, priecāties. – 290 km ir nobraukt. Esam piebraukuši pie dinozauru parka, un viņš atrodas tur. Mazliet smidzina, bet tas mums, es domāju, ka nebiedēs. Meitenes sagatavosies, pārģērbsies. No, Saulīt? Jā, kur tu ies tagad? Sapartāt? Dinozaurs maziņš jelo. Neskatoties uz Lietu, mēs tomēr apmeklējam dinozauru parku, jo tāds garš ceļš ir veikts. Lietas mums netraucē. Meitiņai arī. Kas tāds ir, Saulīt? Pirmais lielais dinozaurs meitiņa sabijās. Nāc, skaties. Nāks tuvāk. Meitiņa nobijās. Dinozaurs kustās. Kustīja galva, izdvešas arī skaņas. Lietus līst, jānotīra kamera. Nu, mīļam, kāda pirmā iespēja ir? Man jau patīk. Meitiņai arī patīk, paskatieties. Skatieties uz manu meitiņu. Enijā. Viņa pat nedzird, aizspiedusi ciet, jo šis dinozaurs arī ir tepat tuvu. Enijā, nāc paskaties uz šito dauriņu. Pasaki, tev patīk dinozaurā, nepatīk? Man patīk. Patīk, jā? Mēs visi redzējām pirmīt. Jūs visi pirmīt redzējāt, ausis ciet, viņai visi patika. Wow, wow, wow! Upītē! Tas ir kaut kas! Tas ir vienkārši dino parks! Šis ir silezaurs. No multanēm es atceros, šitie tie baigi mazie un ātrie skrējēji bija, kas visur ķērās, visiem lielajiem. Un šitais tas trakais lidotājs. Seriādaktils vai kā viņi tur pareizi sauc. Meitiņa iepozē. Man patīk liela ceļa aviga. Jā, tas tās tik kustina. Jā. Kuri tie mazie uzbrūk un kož. Te arī var redzēt. Lūk, arī asins ir. Cīņa. 4 uzbrūk vienam.
Olas arī. Sargā olas. Mazliet, un es tagad arī sapratu, kā viņi vispār strādā. Ir kustības sensori, jo kamēr nepieiet klāt, kustības sensors nenostrādā, tikmēr dinozaurs nestrādā. Šis dinozaurs ir viens no lielākajiem augstumziņā, sasniedz 25 metrus, pat vairāk ko galotnes. Varbūt viņš nav rumpja izmēra ziņa lielāks, bet viens no garākajiem tas ties. Tas ir viens no briesmīgākajiem dinozauriem, kas arī ir diezgan slavens daudzās filmās. Viens no bīstamākajiem. Meitiņai tiešām patīk. Šis arī ir viens no lielākajiem. Tyrannosaurus Rex sasniedz svaru 7 tonnas, augums 13 metri. Meitiņai šitais patīk? Meitiņa saka, ka nepatīk viņai šitais. Kāpēc tā nepatīk? Liels, bailīgs? Tas nekas? Viņš skaļu? Bučiņ, es to sargāšu. Skaties liels, jā? Kāds? Maziem bērniem ir dažreiz būtu labi. Var izmantot šādas te mājiņas, kas ir speciāli uztaisīts bērniem. Ko tu tur darīji? Mājiņā bija? Veiklu. Tās pie onkola redzi iekšā. Iekšā. Kur iesi? Mājiņā? Es, kad bērnam fīrs ir. Tur forši ir? Jā. Nu tad kāp. Kuku! I got a princess. See you later, ladies. Nonācām bišķiņ maliņā pie bērnu laukumiņa. Ar sievu paņēmām kafiju, sievu latē, kamēr bērns pasniedīs pa rodu laukumu. Bet ieraugot, ka šeit arī saldējumu pārdod. Mazais bērniņš te gribēja saldējumu, vai ne? Ko tu tur ēji tagad pastāst? Saldējumu. Strawberry. Strawberry saldējums. Jā? Cherry. Okay, tā viņi bauda saldējumu. Atpūšamies. Saulīta lutina mūsu. Saholīta lutina. Super. Laiks arī noskaidros, tas ļoti labi. Papaya dādi, mamu. Nu, viņi draudz, viņi pat nebaidās. Babas, jā. Pasies kādu, ne? Badās, pateic. Kamēr? Tajā. Tās, ka viņi pat nebaidās. Pasies, meitiņa jau ir aplokā. Man patīk. Viņi vispār nebaidās. Привет, кролики. Вы, конечно, не такие маленькие. Šitāda mājās mums vajag, kurš vispār nebaidās. Pieras. Pirkstiņas? Visiem pārējām mums aizies. Ejam, salīdz. Tas viņa nāks līdzi. Tad ir ies, nāc mūžīgāk. Atnācām līdz interesantai lietiņai. Enerģetiskais labirints saucās. Bet vismaz ir saprotams tas, ka ir ieeja šeit un jāiznāk it kā šeit blakām esot.
Mans meitenes jau ir iekšā, dosimies pa enerģētisko labirintu un skatīsimies, kur kā mēs iznāksim. Klusaņām paiesim garām, lai šis mūs nepamana. Sādāk mazums netiksim ārā, jau būsim apēst jau. Briesmīgs jau viņš ir. Klusām, ejam garām, klusām. Klusām. Šis ir traks. Paskatieties uz viņu. Tas ir trakais. Sekojam meitenēm un ejam projām ātri. Ejot pa enerģētisko labirintu, esam nonākuši līdz krokodilam. Krokodils. Šausmīgs. Ejot pa šo labirintu, pēc kāda laiciņa var saprast, ka šis ir pa enerģētisko labirintu. Kāpēc viņi sauc tā? Jo šeit nav labirints, šeit ir vienkārši gar šīm krāsām. No sākuma zilā, tad uz doto brīdi ir sarkanā, un pēc tam beigās būs dzeltenā. Gar viņām visu laiku staigā un riņķojos. Līkloči mētā līkločus laiku. Vienkārši ir viens ceļš, kurš iet uz laiku uz priekšu, mētot līkločus. Cik daudz tiek nostaigāts, nezinu. Enerģētiskais varbūt saucās tāpēc, ka šeit enerģija tiek zaudēta, nostaigājot vairākus 100 metrus pa šiem līkločiem. Vienam enerģētiskais gājiens turpinās šādi. Ļoti enerģija daudz ir uzvākt. Un turpinam tētī uz pleciem. Vai ne? Nogurus esi? Jā. Nogurus viņa. Esam nonākuši līdz zeltainai krāsai. Sievas vēd pa priekšu. Meitiņa nogurus. Sievā, čau. Un mani. Un tevi. Esam arī nogājuši mūsu enerģētisko labirintu. Lūk, arī izējām ārā. Esam atraduši izēju, kā saka, kas tikai ceļš viens veda. Enerģētiskais labirints mums enerģiju atņēmis, nevis iedeva. Labi, viss kārtībā. Dodamies tālāk apskatīt kaut ko. Meitiņa atkal grib aiziet apskatīt kaziņas, trusīšu. Dosimies paskaties kaziņas un trusīšu vēl. Čau! Šūpojieties? Šitais dinozaurs šļaks ūdeni. Šis ir baigais. Enijā! Meitiņa aizbrauc. Čau! Cool. Paskaties, čau! Pasmaid! Pasmaid! Kur jāiet? Uz kurien jāiet? Tur? Nav. Jā, tur, hopos. Tikaries. Tur nav jāiet? Nē, tu tālu piepūli. Neiet. Neiet? Es pati nobijos no sevi.
Nu ko, dinozauru apmeklējums mums ir beidzies. Nu stāsti. Patīk, ka tev dinozauru apmeklējums? Jā, mantiņa. Viņai mantiņa, viņai vairāk nekas cits neinteresē kā mantiņa. Nu, sieviņa, ko tu vari pateikt? Man ļoti patika tāda dinozauri. Super. Pašiem jābrauc un jāskatās. Un man arī. Un tev, Enija? Man patīk dzīvēt arī. Ok, dinozauru apmeklējums tas bija kaut kas savādāks nekā ikdienā. Ir Ieiet oliņā iekšā. katram ir iespēja atbraukt uz šeit un apskatīt. Jā. Mēģiņai pēdējās bildes, kamēr nav sācies lielais lietus. Dodamies tālāk. Ok, tiekamies mazliet vēlāk. Čau! Nu ko, mēs turpinām savu braucienu uz HBH centru. Kuņģi ir izbadējušies. Meitiņa jau pīrādziņa jau lok iekšā. Mēs pacetīsimies uz kārtīgām pusdienām. Tagad dodamies Palangas virzienā. Cik tur aptuveni bija 20 pa kapeikām. HBH centrs atrodās netālu no Palangas. Ja pareizi, viņš saucās HBH Juazo. Esam atbraukuši uz HBH Juazo centru. Kas šeit ir, nezinu. Kaut kāds centrs, atrakcija un var palikt, panākt, paēst, vispārējais. Iesim izlūkot, lai mēs saprastu, kur mēs esam iepienošies. Ceram, ka numuriņi būs, brīvas vietas būs. Paēst varēsim, un tā jau arī varēsim atpūsties. Ok, esam izlūkojuši. Šeit var palikt pa nakti, var paēst, pastaigu takas, visādi tirdziņi, vispārējais. Esam paņēmuši numuriņu, bija vienīgais brīvais, trīsvitīgais numuriņš. Meitenes jau ir iekšā iekārtojušās jau. Neko jau pa gulti jau vandās jau. Televizors. Nu, šāds izskatās jau mūsu istabiņa. Meitiņa jau gultiņā jau. Sieva atpūties jau? Sieva arī jau tikus. Sieva arī pie televizoru tikus. Ok, jāaiziet uz mašīnu pēc mantām. Jāsakrāmējās. Jādodās pēc tam ēst. Visu dienu neesam ēduši. Jā, jau. Pabiju dušā. Meitiņa jau sagatavojusies iet jau. Nu. Meitiņai iepatikās šitās lampas. Jau čilo. Jā! Nāc kaut kā pasaka. Jā, tāpēc nevaru iet mežā. Ok, nu ko, noskalojies esmu. Jāiet paēst pusdienas. Esam nonākuši lejā, izvēlēties kāds pusdienas ir. Sieva saka, ka ļoti grūti ir izvēlēties. Visa kā ir. Izvēle šeit ir liela, garda. Cenas ir īstenībā draudzīgas. Meitiņai esam izvēlējušies. Tagad izvēlēsimies paši. Pirmo ēdienu pasūtījām ķiplo grauzītes ar sieru. Skaidās kā uzkoda. Ko sieva var pateikt? Garšīgāk nekā pie mums. Īstenībā jā, kaut ko tādu pirmo reizi ēdu. Pamēģināju, baigi superīgi. Tikko apēdu savus ribiņus. Teikšu, ka ļoti garšīgs. Porcija arī ļoti liela. Var redzēt, ka ir palikuši pāri. Nu, ir ok, man garšoja. Sieviņa ņēma vistiņu kaut kādu. Salskāpajā mērcē. Noēdus ar visu. Tātad tas nozīmē, ka ļoti garšīgi. Meitiņa jau kā parasti. Pilns šķivs. Pilns šķivs ar cīsiņiem. Viņai vairāk interesē spēlēties. Gulci viņi ieiet, viss kārtībā. Nu ko, dosimies ārā, lai apskaties pārējais izklādes, ko piedāvā šis centrs. Tiekamies vēlāk. Čau. Nu ko, esam gadu paēduši, iesim ārā. Meiteņas jau pa priekšu jau dodās. Puņčuks pilns. Puņčuks ir pilns. Nu pasaka, kāds tavs puņčuks ir? Pierījies. Pierījies. Ok. Te jūs apkārt redzat. Tikko mēs bijām tur iekšā.
Mūsu numuriņš ir lūk augšā, tur var redzēt pie satelīta šīva augšā, tur uz jums, tas ir mūsu kreisais lodziņš, tur stūrīts var redzēt. Paēdāmies šeit. Situācija tāda, ka te izskatās tā kā mūsu Latvijas lidiņā, tikai te ir daudz lielāk, daudz vairāk iespēju. Iesim izstaigāsimies tagad, lai iepazīšu to vietu. Ejam kaut ko tikai. Kaut kur nezinu, kur iet. Vienkārši ejam. Iet, kur daudz var. Izsit no tēma. Nu jā, tad līdzīgi lidiņam iesim pastaigāt, apskaties, kas te ir. Esam atnākuši uz it kā pēc norādēm Partizānu slēptuvi. Šeit ir kaut kāds akmens piemiņas. Grūti ir saprast lejušu valodu. Bet, nu, te ir kaut kāda norobežojuma. Jā, tas pats, kas līdzīgi latviešu valodā, tad Partizāņu slēptuve. Laternas, sabrukuši. Tur nevar iet iekšā. Partizāņu slēptuve ir iebrukusi. Ka māja, istaba. Bet, nu, kā redzēt, tur ir soliņš. Ir skursens arī, lūk, tur tālāk. Pirmo reizi ieraugot šo, mums visiem uzreiz tāds, wow, meitiņa arī skaista. Alnis, koku skulptūras alnis, uz viņu var uzkāpt. Haha, pasies, aļņa ragi, bet rakstīts briedis. Un iesim tagad paskatīties tirdziņus. Tirdziņus paskatīsimies, kas šeit labs ir, ko meitiņi varētu nopirkt. Mums no šīs vietas jau aizies tiešām tas ir magnētiņš. Tad nav tas centrs. Te tikai nav. Pagasaulīt. Jā, meitiņi jau vienmēr ko pierauga pirmo, to viņi grib. Daudz visakā. Visādi suvenīriņi. Visakā. Meitiņi priecīgi nopirkusi savu mantiņu. Pārāk, ko tu tur nopirki? Tu pašiem pārējiem, ko tu nopirki? To. Wow, super, ne? Noliecam laisiņā. Super, nu viņai būs princešas kaut kāds komplekts. Šeit HBH centrā arī savus automuzejus. Invalitka. Redzam dažādi automodeļi, Žigulīts. Šis, man liekas, bija viens no pirmajiem moskvičiem. Jā, ar kaut kas tāds līdzīgs. Mocīši. Jā. Īžiņi. Moskviči, jā, arī. O, Latvija arī. Šīs gan ir mūsējais. Šīs gan ir Latvijas auto. Ok, tagad dodamies uz mašīnu, brauksim uz Palāgu. Tiekamies mazliet vēlāk. Mēs te nevaram tikt.